Kam šis paredzēts ir? Labs jautājums. Tā ir nosacīta tāda forša feature, ka tu veido slīpumu uz dušas trapu. Tev dušas traps, piemēram, atrodas pie sienas, un tad tev ir kritums, flīžu uz viņu. Un pārējā vānas istaba tev ir nulles līmenī. Un tad vietā rodās tāds pārkritums, kuru parasti flīzētājiem ir ļoti sarežģīti kaut kā kompensēt un atrisināt. Un ir speciāli profili ar iestrādātu jau slīpumu, kuri pieliekas pie trapa. Attiecīgi šajā pusē mums ir nulles grīda, nulles līmenis, un iekšpusē mums flīze aiziet kritumā uz trapu. Flīzētāji, kad ierauga šādu risinājumu, viņi ir ļoti priecīgi, jo viņiem atrisina diezgan lielas galvas sāpes. Gala rezultātā arī pasūtītājs saņem smuku nobeigumu. Un vislielākā šo te profilu tāda feature ir tāda, kad viņam nav neviens uzraksts virsū. Tas ir ako profils, bet viņam nav neviens uzraksts, attiecīgi viņu var izmantot pie jebkura no trapiem. Neatkarīgi no tā, kāda ražotāja trapu jūs izvēlaties, jūs vienmēr varat izmantot šo te profilu un iegūt smuki pabeigtu šo te dušas telpu zonu. Pieejami dažādos garumos, var viņus piegriezt, dažādās krāsās pieejami atbilstoši arī dušas kanāliem. Matēti, spīdīgi, elektropulēti un, protams, arī melni. Tā kā, tāda must-have lieta dušas telpā.